Esiet sveicināti, darbie draugi! Atkal ir trešdienas vakars, atkal mēs tiekamies Baznīcas kalnā. Prieks ar jums sasveicināties, prieks ar jums tikties. Un turpināsim mēs to, ko mēs iesākām iepriekšējās pāris reizes. Jēzus, es esmu vārdus. Šajā reizē atkal nejauši izvēlēts viens no 7 šiem Jēzus izteicieniem, kas apzīmē šo viņa es esmu kādu vārdu. Un šajā reizē lasīšu jums vienu pantu no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas. Un tur 12. pants skan šādi. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams: Es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Mēs dzīvojam jau kādu brīdi, kādas nedēļas laikā, kad mēs esam pagriezuši savus pulksteņus. Gaisma ir vakarā mums stipri limitēta, vai ne? Pulkstens 5 ir jau tumšs. Un mēs ar tādu nostalģiju varbūt lūkojamies atpakaļ uz vasaru, kur bija gaiši no paša agra rīta, jau pirms varbūt 5 jau gaisma jau bija parādījusies, un vakarā līdz pat pašam vakaram bija gaišs, un dzīvojot tādā gaišā laikā, protams, tādas emocijas arī ir daudz piesātinātākas ar tādām pozitīvām emocijām, vai ne? Tur mums gribās vairāk smaidīt, vairāk priecāties. Tad, kad tā tums ir, tad ir klāta rudens depresija. Un mēs piedzīvojam to, ka tas garastāvoklis sāk mainīties un kaut kā nelabvēlīgi iespaido arī mūsu ķermeni. D vitamīna rezerves sāk sarukt, vai ne? Un tad mums ir jādomā arī, kā mēs stiprinam savu organismu šādā veidā. Šeit Jēzus nāk pie mums tādā vienā rudens tumšā vakarā ar šo savu es esmu vārdu. Es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā. Es nezinu, vai tas ir taisnība, ka Alberts Einsteins savā laikā diskutējot ar savu augstskolas pasniedzēju par Dieva pierādījumu un atspēkojot to, kur pasniedzējs viņam teica, ka Dieva nav, jo es viņu nevaru redzēt, vai ne? Un Dieva nav tāpēc, ka pasaulē ir ļaunums. Tad Alberts Einsteins esot vienā brīdī mēģinājis parādīt, ka patiesībā ir kaut kādi nemainīgi lielumi, mūsu realitātei piedzīvojumi un cits starpā arī gaisma. Un ka gaisma ir viens nemainīgs lielums, kurš vienkārši ir. Un tumsa, kas ir pretējs gaismai, šāds lielums patiesībā nepastāv, jo tumsa ir viena gaismas iztrūkums. Tātad tur, kur neiespīd gaisma, kur gaisma neaizsniedzās vai kur gaisma netiek ielaist iekšā, tur veidojās tumsa. Tas ir šīs te gaismas iztrūkums. Atceramies Jāņa evaņģēlija pašu sākumu, kur Jānis runā par tādu Dieva gaismas stara nākšanu šajā pasaulē. Un tā Jānis ļoti varbūt tā tēlaini un tādās augstās domas lidojumā mēģina parādīt, kas tad ir tas Kristus, kurš ir šajā pasaulē pēkšņi ienācis. Ja? Viņš saka, vārds top miesa un turpina. Un viņš bija patiesais gaišums, ja, kas apspīd visus cilvēkus. Un tad Jānis tur turpina, bet cilvēki šo te gaišumu, šo gaismu neuzņēma, ja, noraidīja, atraidīja, slēpās no gaismas. Un tad viņš turpina tālāk, bet tie, kas viņu uzņēma, tie viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Jāņa evaņģēlija, 1. nodaļas sākums. Lūk, un šeit pats Kristus sauc sevi par gaismu. Un kā jau mēs arī iepriekšējā reizē nedaudz pieminējām šo Jāņa mēģinājumu
parādīt Kristus dievišķību ne tikai caur, varbūt, Kristus vārdiem, ko viņš runā, un parādīt, ka Kristus runāja autoritīvi un vēl kā savādāk, bet viņš mēģina sasaistīt šos Kristus vārdus arī ar kādām zīmēm, kuras Kristus darīja. Un pilnā mērā mēs varam šo te Jēzus izteicienu es esmu sasaistīt ar vienu no Jēzus brīnumzīmēm. Un tas noteikti varētu būt aklā dziedināšana, vai ne? Neredzīga cilvēka dziedināšana, kur tīri fiziski cilvēkam tiek atdota acu gaisma, un šeit Kristus sevi sauc ne tikai par tādu dziednieku, par tādu cilvēku, kas pieņem pie sevis pacientus rindām, ja, un cits starpā kādiem atdod atkal redzi, kādiem izraks stiprākas brilles, ja, bet Kristus saka, es esmu pasaules gaisma. Gaisma, kas izgaismo. Pirmām kārtām gaismas uzdevums ir spīdēt, dot aprises tai vietai, kur tad mēs esam, ja? Dot aprisi pasaulē. Bez saules gaismas mēs patiesībā baigi neredzētu, kur mēs atrastos. Būtu piķa melna tumsa. Mēs neredzētu, cik patiesībā pasaule ir skaista. Kādas mums ir iespēja šajā pasaulē, ja gaisma patiesi mums nebūtu. Un Kristus ar savu klātbūtni toreiz, staigājot tur pa Jūdejas ciemiem, miestiem un visām pilsētām, kur viņš devās, viņš mēģināja ar savu klātbūtni, ar savu attieksmi, ar saviem vārdiem patiešām ienest gaismu cilvēkos, cilvēku dzīvēs, izgaismot tās Dieva patiesajā gaismā, ja? Parādīt, kas tad ir patiesībā. Kur tad ir tā patiesība? Ja? Kur ir patiesība tavā Dievu pieredzē? Kur ir patiesība tevī pašā, domājot par tavu kaut kādu dvēseles stāvokli vai tavu rīcības patiesību, ar kādu motivāciju tu varbūt rīkojies, dari kādas lietas, izgaismot tevi. To Kristus pilnā mērā arī spēja paveikt. Ja? Otrais, ja tā domājam par gaismas tādu uzdevumu, ir ne tikai izgaismot, bet iespējams, nākot tuvāk šim te gaismas avotam, mēs spējam arī sasildīties, vai ne? Iedot vidi, kas būtu labvēlīga dzīvībai, ilgstoši uzturoties tumsā. Kādi dzīvnieki zaudē savas pigmentācijas krāsas, ja? kas zaudē savu krāsu un tad veidojās izbal, paliek balti, zaudē iespējams arī redzi un vēl kādas fiziskās īpašības, jo tāpēc, ka gaismas avots ir iztrūcis. Ir iztrūcis arī šis te siltums, kas dod ierosmi dzīvībai, jo ilgstoši uzturēties kaut kādos minimālos grādos. Visas dzīvības formas, ja mēs arī cilvēku pieskaitam dzīvības formai, ja, tad visas izdzīvot nevar. Galā dzīvības laiks tiek saīsināts. Un tur mēs sakam, paldies Dievam, ka mums ir tāds gaismas avots katru dienu pieejams, ko mēs saucam par sauli, vai ne? Bet Kristus, domājot šo attiecinājumu uz sevi pasaules gaismu, nerunā par kaut kādu dabīgu vai mākslīgu gaismas avotu, ja, kas tur spīd kaut ko, bet pilnā mērā domājot protams, par garīgo dimensiju, kurā spīdēt. Kurā mēs cilvēki, ja mēs no fiziskās gaismas ļoti, ļoti grūti varam izvairīties, ja, tad mums ir jāiet pazemē, pagrabā vai jāieslēdzās 4 sienās bez logiem, un cik ilgi mēs tādā būsim. Ja. Tāpēc mums tā ilgstoši uzturēties absolūtā tumsā neizdodas. Bet, dārgie, mēs nereti patiešām izvēlamies būt tādā
garīgā tumsā apzināti. Arī Pāvils par to runā savās vēstulēs, kur cilvēks ir mēģinājis noslēpties no Dieva. Ja? Mēģinājis nedzirdēt, neredzēt to, kas tā Dieva patiesība ir. Izlikties, ka tādas nav, ka ir tikai mana patiesība, mana valdīšana, viss tas, kas saistīts ar manu es un manu lielo ego. Un tur Kristus saka, bet tur ir tums, tur nekas labs galā nesanāks. Bet tad, kad tu esi gaismā, kad tu ļaujies būt gaismā, tad tu pieredzi, ka tevi ir tāda redze, kas redz un spēj atšķirt visus apkārt esošos objektus, ja, kur tu vari baudīt to, kas ir skaists, ka tev ir arī siltums un dzīvību uzturoši apstākļi, kuros būt. Pagājušajā reizē mēs runājam par vīnogulājiem, vai ne? Un ka tur ir tie arī apstākļi nepieciešami, lai ne tikai būtu un fiziski eksistētu, bet vēl kaut kas vairāk būtu. Un Kristus iet tālāk. Viņš nosauc ne tikai sevi par to avotu, kura klātbūtnē patiesi mēs spējam ieraudzīt lietas tādas, kādas tās ir. Mēs spējam paši būt un teiksim, tiekties uz gaismu un priecāties par gaismu. Ja? Bet viņš saka, bet jūs arī būsiet šie te gaismas bērni. Ja? Mateja evaņģēlī kalna svētrunā Kristus saka, jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Un, ziniet, te nāk prātā Mūzus, kur bauslības došanas brīdis, Mūzus uzkāp kalnā. Viņš kāp kalnā, mākonis apsedz kalnu, viņa šie te cīņu biedri, visi paliek kalnu pakājai, 40 dienas Mūzes atrodas kalnā, viņš nokāp lejā un viņa vaigs spīd. Un kā mēs lasām vēstuli ebrejiem, šis gaišums pamazām zūd, Mūzes sevi apklāja to vaigu, bet tas potenciāls spīdēt ir iedots mums katram, ja mēs tuvojamies šim te gaismas avotam, kas patiešām var būt. Tas, kura ietekmē mēs varam to gaismu dot arī tālāk. Ja gribat, mēs varam lietot arī tādu spoguļa analoģiju. Mēs neesam gaisma. Mēs tādu patiesu gaismu patiešām nebūsim. Mēs varam būt tikai tāds atspulgs, vai ne? Un mēs varam to saules zaķīt, palaist tālāk. Ja? Jo tāpēc, ka uz mani iedarbojas. Un ja Dievs uz mani iedarbojas, un Dieva žēlastība uz mani iedarbojas, un Dieva mīlestība, un Dieva klātbūt, un Dieva labvēlība, un viss pārējais, un viņi uz mani iedarbojas, tad kāds es esmu, kad es to iedarbību esmu saņēmis? Vai es izēju ārā? Un cilvēki, raugoties uz mani, ieraug vien parastu līdzcilvēku, ar iespējams nezināmām vērtībām, ar nezināmu, teiksim, attieksmi pret kādām lietām, vai viņi patiešām ierauga aiz manas rīcības, aiz maniem vārdiem, aiz manas attieksmes arī to, ka tur ir kaut kas vairāk, ja? Ka tur ir aiz viņa stāva kaut kāds lielāks avots, kas caur, ko viņš ir saņēmis, ja? Kas uz viņu ir iespaidojies, un mēs redzam, jā, viņš ir savādāks. Un, ziniet, un to es novēlu jums. Būt savādākiem. Piedzīvot to, ka šis te gaismas avots uz mums darbojās. Un mēs viņa gaismā patiešām arī kļūstam par gaismas nesējiem tālāk. Izgaismosim šo tumšo laiku. Ar kādiem labu vēlējumiem viens otram, ar kādām lūkšanām, ar priecīgām ziņām. Un, protams, ar visu to, ko mēs varam pieredzēt šeit pat Baznīcas kalnā. Lai Dievs mūs svētī, tiekamies atkal pēc nedēļas. Lai jums mierīgs vakars!